Labrīt! Un šodien es gribu runāt par kādu ļoti svarīgu lietu. Par ticību. Un kāds teiks, es jau visu zinu par ticību. Kāds teiks, es jau ticu. Un tas ir, protams, nesalīdzinām vairāk, kā zināt par ticību. Bet vienmēr ir kāds, kurš klusībā lūdz Dievam, un viņš saka, es ticu, palīdzi manai neticībai. Un Pāvils saka, ka ticība nāk no sludināšanas, vai pareizāk sakot, varētu teikt, no sludināšanas dzirdēšanas. Tad, kad mēs dzirdam sludināšanu, tad ticība mūsos veidojās. Bet ticēt tas ir ļoti svarīgi, jo tieši caur ticību mēs tiekam glābti. Līdzībā par sējēju Jēzus saka, Lūkas evaņģēlijā 8. nodaļā, 12. pantā, viņš saka, bet kas ceļmalā ir tie, kas to dzird, pēc velns nāk un ņem vārdu no viņu sirdīm, lai tie netic un netop izglābti. Sātans paņem nost vārdu, lai viņi neticētu. Kāpēc? Jo, ja viņi neticēs, viņi netiks izglābti. Bet jēdzienu ticību viņu vēl vajag precizēt. Jo citādi tas ir tāds ļoti nenoteikts, un ar to var saprast jebko. Ar to var saprast ticību sev un saviem spēkiem, vai ticību zobu fejai, vai ticību ticīgumam, ar ko es domāju, ka cilvēks tic tam, ka ja viņš ļoti ticēs, tad tas notiks. Lai kas tas arī nebūtu. Vēl varētu būt kaut kādi aplami ticības veidi, kuri tev cilvēki nekādā veidā, viņi tevi neglābs Dieva tiesas priekšā. Un šīs aplamās ticības nedos tev mūžīgo dzīvību. Un šīs aplamās ticības tevi neizmainīs Dieva līdzībā, kādā tev ir jābūt. Lai to ar to, kāds tu esi, varētu pagodināt Dievu. Un ir vēl viena svarīga lieta par ticību. Dievs sagaida no mums, ka mēs ticēsim. Dievs meklē mūsos ticību. Lūkas evaņģēlijā Jēzus, viņš saka, vai cilvēka dēls, tad, kad viņš nāks, vai viņš atradīs ticību uz zemes. Un Jēzus daudz un skarbi viņš izsakās par cilvēku neticību. Un mēs to nevaram tā vienkārši ignorēt un neņemt vērā. Padomājiet paši, praktiski visu. Dievs mums dod bez nosacījumiem. Saule un mēnesis un zvaigznes un visas pārējās lietas, tas uzlec gan pār labiem, gan pār ļauniem, gan pār ticīgiem, gan pār neticīgiem. Visu, ko sniedz šī pasaule, ik viens var saņemt bez nosacījumiem. Un mēs varētu teikt, ka arī Kristus ir mīris par visiem cilvēkiem un varētu domāt, ka automātiski arī visi cilvēki tiek glābti un problēma ir atrisināta. Dzīvojam tālāk. Nav pamata satraukumam. Kristus ir nomiris par visiem. Bet mēs zinām, ka tā nav. Mīļie, padomājiet, cik tas ir svarīgi. Ka Jēzus paveiktais pie krusta uz mani vai uz tevi neatiecās, ja tu tam netici. Viņš ir nomiris par taviem grēkiem, bet tas uz tevi neatiecās, ja tu tam netici. Padomājiet, cik svarīga ir šī ticība. Tā nav lieta, kas notiek automātiski, kā tas attiecās uz sauli un lietu, ko Dievs dod visiem bez kādiem nosacījumiem. Un ir pilnīgi skaidrs, ka šeit nelīdz arī formāla ticība. Te nepalīdz teikt vārdus, es ticu. Lai gan patiesībā savā prātā es zinu, es tam neticu. Es tam neticu līdz galam, es tam nespēju noticēt. Un mēs šajā jautājumā nedrīkstam būt viegliprātīgi.
Tad, kad mācītājs prasa, vai tu tam tici, un tu saproti, ka pareizā atbilde būtu, es ticu, un es saku, jā, es ticu. Bet ja tu netici, tad Kristus nāve pie krusta uz tevi neatiecas. Tā tevi neglābs. Un otrādi, ja tu tam noticēsi, tas pilnībā izmainīs tavu realitāti. Tas tevi izglābs. Līdzīgi kā Pāvilam, viņam zvīņas no acīm nokrīt, un viņš ir glābts. Nevis ticība zobu fejai, nevis savam ticīgumam, nevis kaut kādām rituālām svētdarbībām, vai vēl sazin kam. Varbūt ļoti daudz šīs lietas, kam mēs ticam. Bet ticība evaņģēlijam dod tev mūžīgo dzīvību. Abrahams, mūsu ticības tēvs, var daudz runāt par viņa ticību dažādos aspektos, kur mums ir par piemēru. Bet viena no galvenajām lietām, kura nepārprotami redzama viņa ticībā, ka viņš ir noticējis Dievam, viņš rīkojas. Viņš cēlās un viņš gāja. Viņš noticēja, kā rezultātā viņš paklausīja un rīkojās. Vēl vairāk, ticība dzīvajam Dievam izmainīja viņa dzīves un dzīvošanas būtību. Ticība Dievam viņu pacēla pavisam citā dzīves kvalitātē. Attiecībās ar Dievu. Vai tas ir ar tevi noticis? Un tāpēc arī tur vairs neiet runa par bauslības darbiem, neiet runa par normatīvu izpildīšanu, neiet runa par ķeksīšiem. Tur neiet runa par labo darbu sarakstu. Iet runa par staigāšanu Dievu priekšā. Vai kopā ar Dievu. Abrahams sāk staigāt kopā ar Dievu. Viņš noticēja, paklausīja un staigāja ar Dievu. Vai līdzīgi kā rakstīts arī par Ēnoku, 1. Mūzes grāmatā, tur 5. nodaļa, 24. pāns, un Ēnoks vadīja savas dienas ar Dievu. Un tad viņa vairs nebija, jo Dievs ņēma viņu pie sevis. Bet tas nekādā veidā neatceļ ne Dievu bauslību, ne Dievu principus, ne Dievu iecelto kārtību. Tas neatceļ, ka grēka alga ir nāve. Tas neatceļ nepieciešamību pēc glābēja. Un vēl daudz lietas, kuras mums atklāja Dieva vārds. Tieši otrādi tas vēl vairāk atklāja, cik tas viss mums ir nepieciešams. Un vēstulē romiešiem 4. nodaļā Pāvils runā par Ābrahāma ticību. Kāda tā ir? Un tāpēc, ka tā bija tāda, kāda tā bija, tā lika vai ļāva Ābrahāmam uzticēties un paklausīt Dievam. Kā ir rakstīts romiešiem 4. nodaļā, 22. pāns. Tāpēc arī tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Bet šī ticība, vai šāda ticība, viņa tiek ieskaitīta par taisnību ne tikai Ābrahāmam, bet arī tev, ja tev tāda ir. Un tālāk mēs lasām 23. pāns, bet ne jau viņa dēļ vien ir rakstīts, ka tas viņam ir pielīdzināts par taisnību, bet arī mūsu dēļ, kam tas tiek pielīdzināts, kas ticam tam, kas mūsu kungu Jēzu uzmodinājis no miroņiem. Viņu, kas nodots nāvē, mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti. Un Pāvils šajos 2 pantos, viņš uzraksta labo vēsti, evaņģēliju, kuram mums ir jātic. Reāla un patiesa ticība tam izmainīs tavu dzīvi šeit uz zemes, līdzīgi kā Ābrahāmam, jo tava ticība tevi izvedīs ārā no vecā un ievedīs tevi jaunajā. Un te nerīdzēs vārdi, vienkārši vārdi, es zinu, es saprotu. Arī vārdiem es ticu, nepiemīt maģisks spēks,
ja es tam neticu. Un šai ticībai te ir jākļūst par tavas dzīves realitāti. Tev tam ir jānotic tik ļoti, ka tā kļūst par tavu dzīves realitāti. Apustulis viņš raksta savu evaņģēliju beigās, viņš tur raksta Jāņa evaņģēliju 20. nodaļā, 31. pāns. Bet šīs zīmes ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, ir Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši iegūtu dzīvību viņa vārdā. Jānis raksta savu evaņģēliju, lai jūs pie ticības nākuši iegūtu dzīvību viņa vārdā, lai jūs ticētu. Un no Bībeles viedokļa nav svarīgi ticēt vienkārši kaut kam augstākam, kaut kam pārdabiskam. No Bībeles viedokļa nav vienkārši svarīgi apliecināt Jēzus vārdu. Ar to nav pietiekami. Mēs labi atceramies Skevas dēlus. Viņi izdomāja, es tagad piesaukšu Jēzus vārdu un visas lietas notiks. Un mēs zinām, kā šis stāsts beidzās. Tas nestrādā. Kristīgās ticības būtība un sirds ir evaņģēlijs. Bībelē teikts, ka pestīšana nāk caur ticību evaņģēlijam. 1. korintiešiem 15. nodaļa, 2. pāns Pāvils saka, es jums atgādinu evaņģēliju, kurā jūs tiekat glābti. Ja jūs stingri turaties pie šī evaņģēlija, kā es to jums esmu pasludinājis. Jūs tiekat glābti ar šo evaņģēliju, ja jūs stingri pie tā turaties. Tas ir, ja jūs pareizi ticat evaņģēlija patiesībām, tam, ko evaņģēlijs apliecina, to, ko viņš apsola, tad jūs tiekat ar to glābti. Tas ir tas, kas jūs izglābi. Šī ticība evaņģēlija vēstī. Kas tev var palīdzēt, ja tava ticība vēl nav tava dzīve izmainījusi? Ja tu klusībā uz Dievu sauc un saki, palīdzi manai neticībai, klausies evaņģēliju, lauz savus vecos stereotipus, ļauj, lai evaņģēlijs kļūst par tavu dzīves izpratnes pamatu. Kā tu uztver dzīvi, kā tu to saproti. Notic tam, lai tas kļūst par tavas dzīves realitāti. Nevis par reliģisku teoriju. Tad tu piedzīvosi glābšanas svētību. Un tava ticība tev tiks pielīdzināta par taisnību. Un tāpēc pirmā lieta, ko mēs redzam šajos pantos, no Romiešu vēstules 4. nodaļas pēdējie panti. Pirmā lieta, ko Pāvils piemin, kurai mums ir jātic, lai mēs tiktu glābti. Tad lasām no Romiešiem 4. nodaļa, 24. pāns. Bet arī mūsu dēļ, kam tas tiek pielīdzināts, kas ticam tam. Kas ticam tam, kas mūsu kungu Jēzu uzmodinājis no miroņiem. Tas ir pirmkārt un galvenojas. Lai tiktu glābti, mums ir jātic Dievam Tēvam. Viņš ir tas, kurš vecajā derībā tiek atklāts kā radītājs. Viņš ir tas, kurš soda pirmo pasauli ar plūdiem, un viņš atklāja sev kā tiesnesi. Izglābjot Noāsu, viņš atklāja sev kā glābēju. Viņš atklāja savu žēlastību, kad noslēdz derību ar Abrahāmu un runā par nākotnes pestīšanas plānu. Pēc tam Dievs Tēvs sūta praviešus Izraēla tautai un caur viņiem aizvien vairāk un vairāk viņš atklāja sevi. Dievs Bībelē vispirms atklāja sevi kā Dieva Tēvu. Un interesanti, kad arī jaunās derības evaņģēlijs sākās ar Dievu Tēvu. Galu galā viņš ir tieši tas,
kurš sūta dēlu uz zemi. Tad, kad mēs lasām Galatiešiem 4. nodaļa, 4. pāns, bet kad laiks bija piepildījies, Dievs sūtīja savu dēlu, dzimuši no sievas, nolikti zem bauslības, lai izpirktu tos, par kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības. Tēvs veids Kristus dzimšanas brīnumu no jaunavas Marijas. Lūkas evaņģēlija 1.3.5. Visaugstākā spēks tevi apēnos. Dievs Tēvs tur piedalās. Vistiešākajā veidā. Patiešām tas bija patiesa Dieva brīnums, ko iesāk Tēvs, un viņš paveicis ar Svēto garu. Tēvs ir tas, kurš pakļāva savu dēlu ciešanām un nāvei. Jeseja 5.3.10. Bet tas kungs bija lēmis viņus satriekt ar ciešanām. Tēvs bija tas, kurš uzlika mūsu grēkus uz Jēzu Kristu. Turpat 6. pants. Tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Tad, kad Jēzus upurēja žēlastības upuri, tieši Tēvs pieņēma šo upuri, uzmodinot Jēzu Kristu no miroņiem. Un kā mēs lasām jau šajā pašā fragmentā, ko mēs lasām Romiešiem 4.24. Tiem, kas tic tam, kurš uzmodināja Jēzu Kristu no mirušiem. Viņš ir tas, kurš uzmodina. Dievs Tēvs. Un nākotnē Jēzus saņems valstību no kā? No Tēva. Dievs Tēvs visu noliks zem Jēzus Kristus kājām, kā teikts Bībelē. Patiešām Tēvs uzsāk šo plānu. Katrā solī Tēvam ir galvenā loma pestīšanas evaņģēlijā. Tāpēc ticība evaņģēlijam sākās ar ticību Dievam Tēvam. Ebrejiem 11.6. Bet bez ticības nevar patikt, jo tām, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Patiesībā Tēva ticība un ticība viņa dēlam Jēzum Kristum tas ir nedalāms. Tās nav divas dažādas ticības. Un nav iespējams ticēt vienai, vienlaikus noraidot otru. Pats Jēzus teica Jāņa evaņģēlijā 12.44. Kas man tic, tas netic man, bet tam, kas man ir sūtījis. Un tādējādi ticība Tēvam un ticība dēlam tās ir nedalāmas. Un šeit ir teikts, ka pestīšanai pirmkārt un galvenokārt mums ir jātic tam, kas uzmodināja Jēzu Kristu no miroņiem. Tātad pirmkārt un galvenokārt šī ir ticība Dievam Tēvam. Vai jūs ticat Dievam Tēvam, visvarenajam debesu un zemes radītājam? Patiešām mūsu ticība, viņa sākas ar ticību Dievam Tēvam. Otrā evaņģēlija patiesība, ko Pāvils šajos pantos atklāja. Lai tiktu glābti, ticiet Jēzus Kristus valstībai. Lasot 24. pāntu, tas uzreiz nav pamanāms. Un tieši tāpēc es uz to gribu likt uzsvaru. Nav nejaušība, kā apostols Pāvils, un ne tikai, ka viņš uzsver, ka Jēzus ir kungs. Diemžēl mēs aizmirstam šī izteiciena nozīmi, ka Jēzus ir mūsu kungs. Mēs lietojam šo vārdu salikumu uz kungs Jēzus Kristus, vai kā citādi līdzīgi, nedomājot par tā nozīmi pēc būtības. Patiesībā šim vārdam ir nozīme. Jēzus Kristus ir kungs, tas nozīmē, ka viņš valda. Tas nozīmē, ka viņš ir ķēniņš. Ja mēs biežāk lietotu vārdu ķēniņš, mēs jau arī lietojam. Vai valdnieks, tad tas mums būtu saprotamāk.
Lai gan mēs lietojam šos vārdus, bet vienalga mēs neieliekam šo vārdu jēgu, visu šo vārdu nozīmi tajā, cik tas ir svarīgi. Tas nozīmē, ka katrs cēlis locīsies viņa priekšā. Un mums ir jāzemojas un jāliecas viņa priekšā. Ticība evaņģēlijam nav pilnīga bez ticības Jēzum Kristum kā ķēniņam. Bez ticības viņa valstībai un viņa valdīšanai. Ja mēs ticam Jēzum vienkārši kā glābējam, kurš ir tikai nomirs par mūsu grēkiem un viss, ar to ir par maz. Tā ir nepilnīga izpratne, ka Jēzus ir tikai kā upuris par mums, bet viņš mums nav jāpielūdz. Viņam nav jāpaklausa. Viņam kā reālam valdniekam. Tas, kas mums ir jātic, ka viņš ir tas, kurš valda. Šī vārda vispilnīgākajā nozīmē. Lai nu kuram mums ir jāpaklausa, mums ir jāpaklausa viņam. Un starp citu, šīs pasaules valdnieki nereti, lai glābtu savu dzīvību, viņi nedomājot ir gatavi atdot savu pavalstnieku dzīvības. Ziniet, ar ko ir īpaši un atšķirīga Jēzus debesu valstība? Tajā nebūs neviena iedzīvotāja. Neviena valstības pilsoņa tur nebūs, par kuru pats ķēniņš nebūtu atdevis savu dzīvību. Stādieties priekšā. Jūs esat par to aizdomājušies. Dieva valstība. Tā ir valstība, kur nebūs neviena pilsoņa, neviena, kas viņai pieder, par kuru pats ķēniņš nav atdevis savu dzīvību. Šīs pasaules valdnieki ir gatavi miljoniem cilvēku ziedot savai glābšanai, saviem mērķiem, savām ambīcijām. Debesu valstība ir tā valstība, kur pats ķēniņš ir atdevis par katru dzīvību. Ja jūs nezemojaties Kristum kā ķēniņam, jums nav patiesas īstas ticības. Tas, ko sauc par ticību, ir tikai tādi virspusēji cilvēciski vārdi. Kāda jēga ir teikt, ka Jēzus ir tavs glābējs, ja viņš nav tavs kungs un tavs ķēniņš? Ja tu novērsies no viņa kā no kunga, kā tu viņu vari pieņemt par glābēju? Ja tu viņam uzgriez muguru un apgalvo, ka nevēlies viņam paklausīt, kā tu viņu pieņem par savu glābēju? Viņu upuru tu pieņem, un tad tu uzgriez viņam muguru. Un te es gribu vērst uzmanību, ka ticība tiek ieskaitīta par taisnību tiem, kas tic, ka Jēzus ir kungs. Un kur ticībā zemojas viņa priekšā. Mums ir jāsaprot, ka šis vārds kungs nav pielikts vārdam Jēzus blakus, lai smukāk izskatās. Kungs Jēzus. Ir ļoti svarīgi. Tam ir milzīga nozīme. No tā veidojās man izpratni par to, kas ir Jēzus. Patiešām, evaņģēlijs, tas nozīmē Jēzus Kristus valdīšana. Evaņģēlijs, tas nozīmē Jēzus Kristus valdīšana. Labā vēsts ir tā, ka viņš ir tas, kurš valda. Mēs reti domājam par Dieva valstību un Jēzu kā valdnieku un sev kā pavalstnieku. Evaņģēlijs mums bieži vien ir kaut kas atsevišķi vienkārši par piedošanas saņemšanu. Patiesībā evaņģēlijs un Dieva valstība ir vienoti vienā veselumā. Un tas, ka mēs Jēzu saucam par kungu un valdnieku, par ķēniņu, jo tā ir pieņemts. Bet reāli mūsu apziņā tas nesaistās kopā, ka viņš ir valdnieks un ķēniņš. Mums liekas, ka tā ir tikai smukāk,
tā varbūt ir cienīgāka, bet mums nav šīs izpratnes. Tas nozīmē, ka mēs nedomājam, ka mēs neticam par to, ko Bībele runā. Mateja evaņģēlijā 4. nodaļa, 23. pāns. Un Jēzus staigāja pa visu Galileju, mācīdams viņus sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visas slimības un sērgas tautā. Ko nozīmē valstības evaņģēlijas? Labā vēsts par valstību. Mateja evaņģēlijas 24:14. Un šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Valstības evaņģēlijs. Cik bieži mēs atceramies, ka draudze ir aicināta nest evaņģēliju visai pasaulē. Mēs koncentrējamies uz vārdiem evaņģēlijs sludināts visā pasaulē. Un tad nāks gals, un mēs iztēlojamies evaņģēliju kā vēsti, ka tu esi grēcinieks, nāc pie Kristus, lai saņemtu piedošanu. Bet šeit iet runa par to, kad ir sludināts atšķirīgs, savādāks evaņģēlijs, valstības evaņģēlijs. Evaņģēlijs ir Jēzus Kristus valstības labā vēsts, ka nāk viņa valstība, ka valstība jau ir tuvu, ka šī valstība jau ir jūsos, kuras kungs un ķēniņš, kuram es pakļauju savu gribu, kuram es paklausu. Un evaņģēlijs tā tad ir Jēzus Kristus, ir šī labā vēsts par Jēzus Kristus valstību, ka viņš ir ķēniņš. Lūkas evaņģēlija 9. nodaļa 260. pants. Bet Jēzus to sacīja, ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dieva valstību. Kādu labo vēstu, lai viņš sludina? Dieva valstību. Pasludina Dieva valstību. Kristus pats pavēlēja cilvēkiem sludināt noteiktas lietas un izplatīt tās vēsti. Valstības vēsti. Lūkas 16:16. Bauslība un pravieši valda līdz Jānim, kopš viņa laika tiek pausta Dieva valstība. Un ik viens ar sparu lauž tajā iekšā. Kas tiek pausts, jeb sludināts? Valstības evaņģēlijs. Apustuļu darbi 8:12. Kad tie ticēja Filipam, kas tiem sludināja evaņģēliju par Dieva valstību un Jēzus Kristus vārdu. Tie likās kristīties vīri un sievas. Ko sludināja Filips? Viņš sludināja Dieva valstību un Jēzus Kristus vārdu, kā šīs valstības ķēniņi. Viņš sludina Dieva valstību. Evaņģēlijs, tā ir vēsts, ka Kristus ir kungs. Kristus ir kungs. Vārda vistiešākajā nozīmē. Kungs ķēniņš, kuram visiem ir jāpakļaujas bez ierunām, kura priekšā visiem jānoliec kā ķēniņam. Tā ir neatņemama evaņģēlija Dieva valstības evaņģēlija sastāvdaļa. Patiesi visi cilvēki pielūgs Jēzus Kristus ķēniņu priekšā. Kādu dienu pienāks brīdis, ka nebūs neviena, kas nebūs pielūgts Jēzu. Daži to darīs dzīves laikā labprātīgi. Viņi paklanīsies Jēzum kā ķēniņam, pieņemot viņu par savu kungu un par savu glābēju, atzīstot viņu par ķēniņu un pakļaujoties viņa gribai un viņa varai. Daži pēc nāves nelabprātīgi. Tie cilvēki, kas to nedara savas dzīves laikā, viņi kādu dienu stāvēs Dieva tiesas priekšā un viņa ceļgali vienalga locīsies tā kunga priekšā. Viņi bailēs trīcēdami un šausmās par Dieva dusmām, par viņa grēkiem kritīs Jēzus priekšā, redzot viņa majestātiskumu,
kā tas aprakstīts atklāsmes grāmatā, kur rakstīts, ka viņa seja mirdzēja kā saule savā zenītā un ir neiespējams to skatīties. Viņa balss dārdēja kā liela ūdeņa balss. Un daudz to redzot, un visi to redzot, viņi kritīs pie zemes. Viņi priekšā atzīsties, un viņi būs spiesti. Bet tas jau būs par vēlu. Filipiešiem 2. nodaļa, no 9. panta. Tāpēc arī Dievs viņus ir tik ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņa vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Un gods Dievam Tēvam, kādu dienu tas notiks. Un visi to atzīs. Apziņa, ka Kristus ir ķēniņš. Nevis tikai upura jērs par maniem grēkiem. Ietekmē visu manu ticības izpratni, visu man dzīves uztveri. Tad, kad mēs to nobīdam malā, tad, kad mums Jēzus ir tikai upuris par maniem grēkiem, man izpratne un man ticība ir nepilnīga. Un šeit vēstulē romiešiem Pāvils saka, ka ticība mums tiks ieskaitīta par taisnību tiem, kas tic Dievam Tēvam un tiem, kas tic, ka Jēzus ir kungs. Vai tu tici, ka Jēzus ir visuma ķēniņš? Ka viņa valstībai nebūs gala? Vai tu tici tam, ka tas vistiešākajā veidā tas attiecās uz tevi šodien un tagad? Ka viņš ir ķēniņš. Mēs zinām, ka viņš ir pie Tēva labās rokas šobrīd. Un šī ticība nav tāda ticība, kad es ticu, kad koala sēd eikaliptu lapas. Tas ir kaut kas tāds, kas uz mani neatiecās, kas varbūt man nav svarīgi. Es tam ticu un stāstu, ka tā esmu. Bet mana ticība kungam Jēzum ir tā, kas attiecās uz mani tiešā veidā. Viņš ir kungs. Viņš valda. Un viņš ir mans kungs. Un tas attiecās uz mani ik brīdi, arī šajā brīdī es stāvu savu ķēniņu priekšā. Tas nav kaut kas tāds reliģisks, kaut kāds teorijas. Un tur ir šī tā lieta, ka tad, kad mēs tam noticam, tad, kad tas kļūst man par realitāti, tas mani taisno Dieva priekšā. Ar to tas man tiek ieskaitīts par taisnību. Vai jūs zemojaties viņu priekšā? Kā savas dzīves kungam? Vai jūs dzīvojat paklausībā viņam? Vai tu nožēlo tos laikus, kad biji nepaklausīgs? Vai tu tiecies dzīvot paklausībā savam kungam? Tā ir neatņemama evaņģēlijas sastāvdaļa, par kur Pāvils runā. Mēs ticam Jēzus Kristus valstībai. Nākamā 3. evaņģēlija patiesība, ko Pāvils šeit atklāja, ticiet Jēzus Kristus upurim. 25. pantā. Viņu, kas tika nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ. Kā jau mēs lasījām, ka Dievs Tēvs uzkrāva visus mūsu grēkus Jēzum Kristum. Un par šiem grēkiem viņš nodeva viņa mokām un nāvē. Romiešiem 8. nodaļa, 32. pants. Viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem ir nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Tēvs savu dēlu nav saudzējis, bet atdeva viņu par mums, lai dotu pestīšanu.
Un savukārt Jēzus, viņš labprātīgi sevi upurēja. Viņš uzņēmās visu to, ka katram grēciniekam, to, ko katram grēciniekam vajadzēs saņemt no Dieva Tēva. Un šai patiesībai ir daudz dažādu uzbrukumu. Ka Dievs Tēvs nevarēja savu dusmu karstumu izliet pār savu dēlu. Ka tas jāsaprot ir simboliski, vai tā ir tikai tāda morāla. Citi noraida aizvietojošo izpirkšanu. Ka tas tā nav un tas tā nevar būt. Un dažādi uzbrukumi, kas grib iznīcināt vai sagrozīt patiesību par Jēzus upuri. Tādā veidā Sātans uzbrūk pašiem evaņģēlija vai glābjošās ticības pamatiem, lai tas nevarētu darboties. Ja cilvēki ir neskaidrībā par evaņģēliju, ka Kristu bija jāuzņemas viss tas, kas pienākās grēciniekam, Dieva dusmas, jo Dieva dusmas ir paredzēts grēciniekiem, ka Kristus pieņēma pilnu sodu, kas bija jāizcieš katram grēciniekam šajā pasaulē. Jūs varētu jautāt, kā tas ir iespējams? Vai tiešām var pieņemt miljonu vai pat miljardu cilvēku pilnīgu sodu? Ja tas ir tikai cilvēks, tad tas nav iespējams. Un tāpēc ir svarīgi ticēt Mesijas Kristus dievišķībai. Tāpēc gan vecā derība, gan jaunā derība to īpaši uzsver, ka Jēzus nav tikai cilvēks ar labiem nodomiem, kurš sasniedza morālu pilnību, bet Jēzus ir iemiesots Dievs. Tikai cilvēks, kurš ir Dievs, varētu pieņemt bezgalīgu sodu, netiekot sadedzināts un iznīcināts šīs soda bezgalības dēļ, jo viņš pats ir bezgalīga būtne. Kristum bija jāpieņem mūsu nāvi, un tāpēc Kristus runā par sevi. Jāņa evaņģēlijā 11. nodaļa, 25. pāns. Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs. Jesajas 53. nodaļa, 5. 6. pāns. Bet viņš tika ievainots par mūsu pārkāpumiem un satriekts par mūsu netaisnību. Mūsu sods par mūsu atpestīšanu bija uz viņa. Un tur, kur mums ir rakstīts atpestīšanu, ebreju valodā tur ir vārds šalom. Tas ir izlīgums, samierināšana. Sods par mūsu izlīgumu ar Dievu bija uz viņa. 6. pāns. Mēs visi maldījāmies kā āvis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu. Bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Un pateicoties tam, Tēva dusmas, kas bija paredzētas uz mums, tās tika remdētas. Šīs dusmas tika izlietas uz Dieva dēlu, un tāpēc, cik tālu tas attiecās uz mums, šīs dusmas tika apturētas. Un tagad dusmu vietā ir žēlastība. Dievs reiz teica savam dēlam, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man ir labs prāts. Bet pie krusta viņš uzlika visus mūsu grēkus uz viņu un izlēja savu dusmu karstumu pār viņu. Šis ir izlīguma upuris. 1. Jāņa vēstule, 2. nodaļa, 2. pāns. Viņš ir mūsu grēku izpircējs. Ne tikai mūsu viena, bet visas pasaules grēku. Jēzus kļuva līdzīgs kā akmens siena, pret kuru triecās visa Dieva dusmu liesmas. Un šī liesma vairs neapdedzināja tos, kas stāvēja aiz šīs sienas. Ja jūs neaizsargā Jēzus Kristus, tad Dieva spriedumā, Dieva dusmu kvēle, tā nāks pār jums tiešā veidā. Tā jūs sadedzinās.
Tas tev sadedzinās uz mūžību. Jo sots par grēku, kā ir teikts, tas ir mūžīgas mokas. Ja tu nestāvēsi šīs Jēzus sienas, ja tu nestāvēsi viņa muguras, Dieva dusmība nāks uz tevi. Bet ja tevi aizsargā Jēzus Kristus, šis mūris, ja tu esi paslēpies aiz viņa, ja tu esi paslēpies ticībā viņam, tad šī siena viņa uzņem visu šo Dieva dusmu karstumu. Un ja tu stāvēji šīs sienas, tu nejutīsi pat temperatūru, pat pa grādu tiek paaugstināta. Viņš ir mūsu grēku izpircējs. Mūsu dzīvības tika atpirktas ar viņa dzīvību. 1. Pētera, 1. nodaļa, no 18. panta. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, bet ar Kristus šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. Es tevi esmu atpestījis no šī vergu tirgus, kur tu biji sātana vergs un grēka vergs. Tu vairs nepiederi sātanam, bet Jēzum Kristum, kurš tevi ir atpestījis. 1. Pētera vēstule 2. nodaļa, 24. pants. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Ja tu tam tici, tad tagad tava dzīve ir lemta dzīvot taisnībai. Tas ir nopietni. Caur Jēzus Kristus upuri mēs esam kļuvuši pilnīgi Dieva acīs. Un tā ir pārsteidzoša atklāsme. Mēs zinām, ka mēs esam nepilnīgi. Un ir par maz teikt, ka mēs esam nepilnīgi. Jo mūsos ir tik daudz ļaunuma vēl. Bet Kristu, pateicoties pestīšanai, kas viņa acīs, mēs jau esam pilnīgi. Ebrejiem 10. nodaļa, no 12. panta. Bet viņš vienu upuri par grēkiem upurējis uz visiem laikiem, ir nosēdies pie Dieva labās rokas, joprojām gaidīdams, kamēr viņa ienaidnieki tiks likti viņa kāju pameslam. Jo viņš ar vienu upuru uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Ja mēs esam pieņēmuši Jēzus Kristus upuri, tad mēs tiekam šķīstīti. Ar šo upuri, ar šo vienu upuri, mēs esam kļuvuši pilnīgi Dieva acīs. Tas nozīmē, ka Dievs skatās uz mums caur Jēzu Kristu, un viņš neredz mūsos nekādus trūkumus. Kad viņš skatās uz mums, viņš nesaka, būs jau labi. Kā ir, tā ir. Bet. Viņš nesaka, ar viņu jau viss jau daudz maz ir kārtībā, vēl mazliet šis tas jāpielabo, un tad jau var iet uz debesīm. Nē, viņš skatās, viņš saka, tā ir pilnība. Atceramies tur iepriekš Romiešiem 4. nodaļā, tur bija tāda vieta, ka Dievs ir tas, kurš sauc vārdā to, kā vēl nav, it kā tas jau būtu. Rakstu studijās mēs runājam par šo. Dievs teica par Ābrahāmu, ka viņš jau ir daudz tautu tēvs. Lai gan viņam pat viena dēla vēl nebija. Bet tas, ko Dievs saka, tas ir tik ļoti stingri, ka tas jau, mēs to varam uzskatīt, ka tas jau ir noticis. Tu esi kā tāda maza sēkliņa, un ticība tevī ir tas augšanas spēks, šis izmaiņas spēks, šis transformācijas spēks. Un Dievs tevi šobrīd ir iemetis augsnē,
un uzbēris vēl pa zemi pa virsu. Un tu varbūt neizpratni, kas notiek. Kāpēc? Kāpēc tā? Kāpēc es esmu te augstumā un slapjumā un tumsā iemests? Bet Dievs kā gudrs dārznieks, viņš ir apmierināts ar paveikto. Un viņš nemocās sirdsapziņas pārmetumos, ka viņš tev ir ielicis zemē. Jo viņš zina, ka no šīs sēkliņas izaugs liels un kupls koks, kuram būs bagātīgi daudz augļi. Dievs jau redz rezultātu. Un viņu nemulsina sēkliņas protesti. Kāpēc es esmu iemests šajā tumšajā, slapjajā zemē? Jo viņš zina, ja sēkliņa izņems ārā un noliks saulītē, kur tā sēkliņa grib būt, sēkliņa tur izkaltīs un aizies bojā. Ir tik svarīgi, ka mēs paļaujamies uz Dievu gribu, ka mēs nododam savas dzīves viņa rokā, ka viņš zina, ko viņš dara. Jēzus Kristus ar savu upuri ir padarījis pilnīgus mūsu uz visiem laikiem. Vai jūs ticat, ka Jēzus Kristus ir nomiris par taviem grēkiem? Kā mēs šeit lasām vēstulē romiešiem. Vai jūs ticat, ka Jēzus Kristus nāca no debesīm mūsu cilvēku pestīšanas dēļ? Viņš iemiesojās no svētā gara. Un jaunavas Marijas jaunā Marija piedzima. Kļuva par cilvēku. Viņš tika sists krustā mūsu dēļ. Poncija Pilāta laikā. Nesen par to runājām. Viņš cieta un tika apglabāts. Vai tas tev ir? Tā ir tava dzīves realitāte. Vai tu tiešām tam tici? Ja tu tam tici, tas izmaina tavu dzīvi. Un Dievs šo tavu ticību ieskaita tev par taisnību. Jo tas strādā. Un visbeidzot 4. evaņģēlija patiesība, lai tiktu glābti, ir jātic, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlies. 25. panta beigas. Ticam tam, ka uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti. Kristus augšām celšanās vēsts ir neatņemama evaņģēlija sastāvdaļa. Un ne tikai šeit, šajā tekstā, bet arī citās vietās Pāvils skaidro, kad viņš skaidro evaņģēliju. Viņš nerunā tikai par Jēzus Kristus nāvi, bet viņš runā arī par viņa augšām celšanos. Un tā ir nopietna kļūda, ka daži ticīgie tik lielu uzsvaru liek tikai uz Jēzus Kristus nāvi. Runājot tikai par augšām celšanos lieldienās, it kā šī augšām celšanās būtu tāds bezmaksas pielikums Jēzus Kristus nāvei. Kaut kas tāds, kas nav nepieciešams, bet drīzāk tāds kā savu veida noslēgums stāstam. Bet pats galvenais ir Jēzus Kristus nāve par mums. Jo ja Kristus būtu miris par mūsu grēkiem, bet nebūtu augšām cēlies, par ko jūs tagad varētu būt pārliecināti? Absolūti par neko. Nomir un nomir. Viss stāsts beidzās. Vai Dievs pieņēma viņu upuri? Nu jā, viņš nomira par mums, bet varbūt viņa nāve nebija pietiekama. Varbūt viņš joprojām kaut kādā veidā maksā šo cenu. Bet varbūt Dievs vienkārši nepieņēma viņu upuri. Ja Kristus būtu miris par mūsu grēkiem, bet nebūtu augšām cēlies, nebūtu evaņģēlija, nebūtu kristīgās baznīcas, nebūtu kristietības, nebūtu pestīšanas garantijas. Jēzus Kristus augšām celšanās, tas nav vienkārši nobeigums, labas beigas stāstam. Kristus augšām celšanās, tā ir evaņģēlija centrālā patiesība, bez kuras kristietība nepastāv. Un tāpēc apustuļi liek tik lielu uzsvaru
uz augšām celšanās sludināšanu un pierādīšanu, ka kaps ir tukšs. Evaņģēlisti par to runā, un viņi saka, Dievs ir augšām cēlies. Dievs ir augšām cēlis Jēzu Kristu, un mēs tam esam liecinieki. Un šī ir vissvarīgākā patiesība, bez kuras glābšanas evaņģēlijs nepastāv. 1. Korintiešiem 15. nodaļa no 3. panta. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir mīris par mūsu grēkiem pēc rakstiem. Un kā pierādījums tam, ka viņš ir aprakts, un 3. dienā viņš ir augšām cēlies pēc rakstiem. Un ka viņš parādījies Kēfam un pēc tam tiem 12. Arī kā pierādījums tam, ka viņš ir augšām cēlies, viņš ir parādījies Kēfam un tiem 12. Un Pāvils saka, es jums to nodevu, ko pats esmu saņēmis. Tas ir šis nemainīgais evaņģēlijs. Ticiet tam un jūs tiksiet glābti ar šo evaņģēliju. Ja jūs stingri pie tā turēsieties, pie tā, ko es jums sludināju, kā es jums nemainīgi esmu sludinājis, es esmu šo evaņģēliju saņēmis no citiem. Un evaņģēlijs obligāti ietver divas lietas. Kristus nāvi par mūsu grēkiem un viņa augšām celšanos 3. dienā. Kristus augšām celšanās ir svarīga, tāpēc, ka Kristus augšām celšanās apliecina, ka Dievs patiesi ir pieņēmis Kristus upuri. Tāpēc mūsu grēki ir patiesi atklāti. Un patiesi tagad nākot pie Dieva ar grēku nožēlu, mēs varam saņemt pilnīgu piedošanu un grēku atlaišanu. Jo tas ir noticis. Jēzus Kristus augšām celšanās ir pierādījums šīm patiesībām. Tā Jēzus Kristus augšām celšanās, tas liecina, ka mūsu soda mērs ir piepildīts. Viņa dzīvība uzvarēja nāvi. Mūsu grēki ir samaksāti. Nāvi viņu vairs nevar noturēt. Tai nav vairs pie kā pieķerties. Jo mūsu grēki ir iznīcināti un tie ir sadedzināti ar dievišķā sprieduma spēku. Kristus ir samaksājis pilnu cenu. Viņa upuris ir pieņemts. Nāvi vairs nevar viņu noturēt. Tēvs viņu uzmodina. Jēzus Kristus augšām celšanās ir pierādījums par paveikto un Dievu pieņemto izpirkšanu. Ja Kristus nebūtu augšām cēlies, mēs nevarētu būt pārliecināti par to, ka mums ir piedots un ka mēs esam saņēmuši atpestīšanu. Un tas ir teikts 1. Korintiešiem 15. nodaļa, 17. pants. Un ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos. Kāpēc ir veltīga jūsu ticība? Jo Kristus nav augšām cēlies. Ja viņš nav augšām cēlies. Bet labā ziņa ir tā, kuru mums vēst, kad Jēzus ir augšām cēlies. Kaps ir tukšs. Augšām celtais Kristus, viņš ir mūžīgi dzīvs. Viņš ir iegājis debesu svētnīcā ar savām pašu asinīm un slacījis uz altāru par mūsu grēkiem. Un viņš tagad nosēdies pie Tēva labās rokas, lai aizlūgtu par mums. Viņš dzīvo, lai tagad no jauna aizlūgtu par mums, Tēvu priekšā, kad mēs atkal krītam grēkā. Un atkal viņš remdē Dieva dusmas, sakot, Tēvs, piedod viņam. Es esmu par viņu atdevis savu dzīvību. Piedod šo grēku, jo es par to esmu samaksājis. 1. Jāņa vēstule, 2. nodaļa, 1. pants. Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēvu priekšā. Jēzus Kristus, kas ir taisns. Viņš ir dzīves aizstāvis, kurš joprojām iestājās par mums, kas ticam viņam.
Ebrejiem 7:25. Tādēļ arī viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva. Vienmēr dzīves būdams, lai tos aizstāvētu. Vai jūs ticat, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlies? Un ka viņa augšām celšanās ir tavas pestīšanas garantija? Un tātad 4 lietas, kurām mums ir jātic. Šīm lietām jākļūst priekš mums ir par realitāti. Mēs tām nedrīkstam ticēt kā teorijai, bet tām ir jābūt ļoti, ļoti tuvām. Tām ir jābūt tādām dzīvām, reālām, cieši klāt. Ka mēs ar to dzīvojam. Ka mēs dzīvojam ar to, ka Dievs Tēvs, viss šīs lietas, mēs ticam, ko viņš dara, kā viņš piedalās, kā viņš ir klātesošs visās lietās. Kā viņš ir klātesošs manā dzīvē. Ka mēs ticam Dieva valstībai, kuras kungs un ķēniņš ir Jēzus Kristus. Mūsu ticība ir tik dzīva un reāls to. Un mēs tāpat ticam Kristus upurim, kurš tiešām ir nomiris par maniem grēkiem, par manām netaisnībām, par maniem pārkāpumiem, par visu. Viņš ir nomiris, lai es varētu dzīvot. Un viņš ir augšām cēlies. Kas ir kā pierādījums, ka tas patiešām ir noticis, ka Dievs Tēvs to ir pieņēmis. Un tas ir šis evaņģēlijs, kurš mūs glābi. Un tas savukārt, tā izriet visas pārējās kristīgās doktrīnas un visas pārējās patiesības, ko Bībele mums māca. Tāpēc lūdziet, lai Dievs palīdz šīs lietas pārcelt tev. No plauktiņa es zinu, no plauktiņa es saprotu, no plauktiņas esmu to lasījis. Lai tas pārceļās, es tam ticu. Tā ir mana dzīve. Tas ir tik dzīvs un īsts, ka tas izmaina manu dzīvi. Un tas dod mums līdzīgi kā Ābrahamam, līdzīgi kā Enokam, vadīt savas dienas ar Dievu. Tad, kad šīs lietas mums kļūst tik dzīves un reāls, tad mēs varam vadīt savas dienas ar Dievu. Dzīvo Dieva valstībā, kuras ķēniņš ir atdevis savu dzīvību par katru pavalstnieku. Dzīvo šajā Dieva valstībā, kur Kristus ir atdevis dzīvību par tevi. Lai tu būtu viņa tuvumā. Lai tevi atbrīvot no grēkiem, no šīm atkarībām. Izlem, kurš ir tavs ķēniņš. Un paliec uzticīgs savai izvēlei. Amen. Lūksim Dievu. O Tevs Tēvs, visuvarenais un spēcīgais, patiešām mēs nākam Tavā priekšā. Mēs pateicamies, Kungs, par Tavu glābšanas un Tavu pestīšanas vēsti. Par to darbu, ko Tu esi paveicis mūsu dzīvēs, Kungs. Un es lūdzos Tev par katru mans Dievs, kurš sauc uz Tevi. Kungs, palīdz manai neticībai. Kungs, lai patiešām šis cilvēks spēj, mans Dievs, nākot pie Tevis Tavā priekšā. Kungs, mans Dievs, kad lūst šie stereotipi, mans Dievs, kad lūst bailes uzticēties Tev, Kungs, mans Dievs. Bet lai šī ticība iemājo un ir to pilnīga mūsos, mans Kungs. Ka šī ticība paveic savu darbu mūsu dzīvēs. Ka caur šo ticību mēs tiekam glābti. Jo mēs sākam staigāt ar Tevi, Kungs. O, debes Tēvs, mans Dievs, patiešām Tava žēlastība, Tava svētība, Kungs, mans Dievs, lai ir ar katru mums. Dievs vādi mūs savā žēlastībā. Un Tev, Kungs, lai ir gods un slāva un pateicība mūžīgajam Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētiem karam. Amen.